Sveika, Lieta! Šodien tev pastāstīšu, kā izveidot Moneo savienojumu ar bankas kontu automatiskai bankas transakciju importēšanai Moneo. Bankas savienojuma modulī dodies uz apkalpošanas, izvēlies pieslēgt bankas kontu GoCardless, izvēlies valsti, kurā reģistrēta banka, un, norādot valsti, izvēlies banku. Šajā gadījumā man ir klientam Citadeles banka, un šīs bankas konts atrodas Latvijas Citadeles bankas turējumā. Spiedi ķeksīti, un Moneo tev piedāvās divus variantus, kādā veidā šo pieslēgumu veikt. Ja tev pašai ir pieeja klientas bankas datiem, tad tu vari autentificēties ar Smart ID vai kādu citu autentifikātoru, un piekļūt šim kontam vari izmantot iespēju atvērt pārlūkā. Bet, ja gadījumā šo konta izrakstu līdz šim XML failu formātā un PDF formātā tev klients sūtīja katru mēnesi, tad tev jālūdz šī piekļuves saslēguma izveida pašam klientam. Kā to izdarīt? Spied uz pogas kopēt saiti, būs paziņojums, ka saite nokopēta datora starpliktuvē, un attiecīgi nosūti tam savam klientam šo konkrēto saitīti e-pastā vai kādā citā saziņas rīkā. Šajā gadījumā video datubāzes SIA piekļuves bankas kontam man ir, tāpēc es izmantošu iespēju saslēgt pats savienojumu starp Moneo un Citadeles banku. Un spiedīšu atvērt pārlūkā, un tiks atvērts noklusētais interneta pārlūks, kurā būs tad jau gatava saite ar noteikumiem, ko tad attiecīgi Moneo darīs ar šo kontu, kāda rakstura informāciju iegūs un cik ilgu laiku tad šis saslēgums būs pieejams. Tad darījuma vēsture no šodienas 90 dienas uz atpakaļ, tad šodien importējot bankas transakcijas, man būs iespējams ielasīt pēdējās 90 dienu darījumu transakcijas manos kontos. Un attiecīgi tad šī pieeja automātiskai datu ielasīšanai būs 180 dienas. Tātad no šodienas 180 dienas tiks glabāts šis savienojums automātiskai bankas transakciju ielasīšanai Moneo. Pēc 180 dienas šis savienojums tiek automātiski pārtraukts, un attiecīgi šīs darbības par pieslēgšanu tev būs jāatkārto vēlreiz. Noteikumiem piekrītu un spiežu uz turpināt. Moneo tiks mūs pārvirzījis uz Citadeles banku, kur attiecīgi tad jau norādot savu pieslēgšanās vārdu, man Citadeles banka prasīs autentificēties mobilajā iekārtā, kurā pēc veiksmīgas autentifikācijas man tālāk jau Citadeles banka prasa to, kura uzņēmuma kontu, kas man lietotājam Kārlim ir pieejami, es vēlos ar šo datubāzi saslēgt. Tad no saraksta izvēlēšos uzņēmumu un spiedīšu apstiprināt. Ja šim uzņēmumam būs vairāki konti, saslēgums tiks izveidots visiem kontiem vienlaicīgi. Pēc veiksmīgas saslēguma izveides lapa atgriezīsies statusā, kurā tad paziņos to, vai savienojums tika izveidots veiksmīgi, vai attiecīgi savienošanās laikā notika kāda kļūda.